Es sveicināts Latvijas gada auto 2026 vasaras testa braucienā. Šogad mums ir rekordliels dalībnieku skaits, un mēs pat neesam lielajam finālam pietuvušies, kas būs novembrī. Otrajā vasaras testa braucienā devās 22 jaunu automašīnu modeļi, no kuriem 3 vai 4 Latvijā līdz šim vispār nebija redzēti. Tendences ir klasiskās, crossoveri vēl joprojām dominē pāri citiem virsbūves tipiem, bet interesanti, ka tas pats jaunais zīmols MG ir ieradies arī ar mazo hatchback, kas Eiropā jau tā kā zaudējis popularitāti. Apbrīnojam, ka ķīnieši māk uztaisīt 3 dažādu klašu mašīnas ar vienu to pašu motoru. Tas ir jāmāk. Un interesanti ir tas, ka tomēr tas elektroauto skaits nemaz īstenībā nav tik liels. Ir pietiekami daudz hibrīdi, kurus mēs uzlādējam, vai viņi paši prot uzlādēties. Kā ik gadu, arī mūsu skatītājiem uz vienu dienu būs iespēja kļūt par jaunu autoekspertiem. Tiekamies 30. augustā šeit, Tirdzniecības centrā Mols, kur notiks brīvdevas auto izstāde Pielaiko savu auto. Nāc ar ģimeni, atpūties, mums šeit 1:01 un 2:02 būs drifta šovs. Šeit Latvijas drifteri driftēs ar saviem automobīļiem, kas ir vairāk nekā uzķūnēti.